Diemžēl šī grupa var izrādīties pirmie, kurus pastumsim pie malas. Kaut gan varbūt šie cilvēki ir prasmīgāki un arī centīgāki. Ir gadījumi, kad ir ļoti labi cilvēki, kuri tiešām nāk klāt un prasa, vai jums tiešām nevajag kaut ko palīdzēt, vai jūs tiksiet galā. Ir cilvēki, kuri man uzskata, kad ja es, teiksim, gāju sabiedrisko transportu vai kādu gaidu pie veikalu, tad man viņi nāk klāt un prasa, vai jums nevajag kaut ko palīdzēt, vai jums nevajag kādu naudiņu iedot. Viņi domā, ka varbūt man nav tās naudiņas un ka man vajag kādu finansiālu palīdzību. Bet, Tas jūs aizvaino? Nē, man vienkārši brīžiem tā mazliet kaita. Taisa pišķīt. Taisa neiet. Tikai ārā ratiņkrēslā mājās, mājās neizmanto nekādus palīgi ierīces, vienīgi, ar nebelēm, gan tā ar citu cilvēku palīdzību. Es cenšos pārsvarā darīt visu pati, jo es gribu sev pierādīt to, ka es varu izdarīt, un es zinu to, ka man tālāk būs pašai jādzīvo, un neviens cits man no tuviniekiem varbūt palīdzēt vairs nevarēs. Es gribu izbaudīt, kā tas ir, kad es pati visu varu izdarīt. Es zināju, ka būs problēmas. Problēmas ar to, ka nebūs tik viegli atrast to darbu un nebūs tik viegli izbraukt kādu, bet, man neaturēja doma, ka tāpēc vienas varētu sēdēt mājās 4 dienās un skatīties visu dienu televizoru. No valsts puses tas ir drausmīgi tikt galā ar transportu. Man pašai tagad ir jācīnās, lai es tiktu uz darbu. Bija laiks, kad cilvēki rādīja pirkstu un teica, neskatījās uz tādu. Viņi slima, viņai labāk nepieskaries klāt. Bet tagad attieksme ir mainījusies, vai ne? Tagad ir mainījusies, ļoti, ļoti mainījusies, jo cilvēki, viņi redz, ka tu esi cilvēks, un tev varbūt ir tikai tā, ka tu nevari pakustēties, pārvietojas ratiņkrēslā, un vienkārši tev ir vajadzīga palīdzība. Tikai, tu esi tāds pats cilvēks, kā vispārēji, tikai nevar paiet. Viņš aizgāja. Kas ir? Aizgāja? Viņš ne, laikam. Varbūt ne. Vēl 6 minūtes. Piemēram, ja šāds piebrauc, Nē, tad mēs gaidām nākamo. Ir. Tas esot īstenot. Gan jau piebrauks. Es viņam... Šitādas var. Varēs tikt iekšā, jā? Malecis. Tā vajag. Sēdam atvaries. Mums te... Šitā? Pagriezies šitā. Es atvainojos, mēs uz kājām uzbrauksim. Ir tā, ka dažreiz tie autobusi viņi pabrauc pusmetru no ielas un tiec autobusā, kā tu gribi. Es zinu, ka omītē ir ļoti grūti, kaut viņi man palīdz tikt sabiedriskajā transportā. Es jau cenšos cilvēkiem arī pateikt, lai viņi palīdz. Un ir cilvēki, kur palīdz, bet ir cilvēki, kur vienkārši noskatās. Da. Paldies! Paldies! Tas nebija tā, ka vienā dienā es
piesēdus un pēkšņi atradu darbu. Tas bija kādu pusgadu laikā. Pusgadu meklēju darbu, līdz viņi atradu. Mēs iekšā tur neju, viņa tur iebrauc un tā darās. Līdz darbam es mācījos datorkursos, kurus izgāja bezdarba nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātais kursos datora apmācību. Un tad arī tas viss tā sākās, tie darba meklējumi. SIA Worldwide Latvija par klientu apkopošanas speciālistu, datu ievads operators. Tā mana profesija. Es strādāju ar Tele2 datu ievadi apstrādi. Kad ir apziņa, ka cilvēkiem kaut kādā veidā, viņi tev neredz, bet tu cilvēkiem kaut kādā veidā var palīdzēt tur kaut ko izdarīt, lai viņam būtu labi zakari. Kaut kāds man varēja nobūtējos. Es nezinu, man nelaiž iekšā. Šobrīd ir labi. Paldies, ka man ir tāds darbs. Un galvenais, kad es pati to esmu izcīnījusi. Es nevienam neesmu gājusi un lūgusies, vai jūs man ņemsiet darbā un gaidījusi, ka man kāds pienesīs zelta paplātu. Redzi, tev ir darbs. Ja pats negribēs, tev neko nedabūs. Neviens jau to, ja vienkārši cilvēks negrib, lai viņam nesu paplāts, tad viņš ies un cīnīsies. Vismaz kaut kādu darbu viņa dabūs. Bet, ja viņš gribēs, lai viņam pienesus paplāts ar zelta maliņu, tad sēd un gaida to paplātu. Vēl viens temats, par ko es gribēju parunāt šovakar, ir tāds jautājums, par ko pēdējo nedēļu laikā